zemes, zem debesīm, pasaulē šajā no senseniem laikiem kā iekrītpots, kad dvēselē uzied ar sniegvaltiem ziediem vien tas, kas no sevis pa īstam tiek dots. Virs zemes, zem debesīm, pasaulē šajā vienmēr tā ir bijis un vienmēr tā būs, ka katrs, kas salstarus devis ir citiem, tos izaudzēt prot un atdodot gūri. Skatītāji, ciemiņi, pārējie, kas interesi pēc ieradušies. Te nu mēs esam Sānsols, un te ir mūsu 10 gadu jubileja. Par katru gadu, ko mēs esam nodejojuši, mēs gribam savā tortē ielikt svecīti. Un pirmo svecīti liks mūsu kolektīvu vadītāji jau no pašiem pirmsākumiem, kas ar pirmo gadu mūs dažu mēnešu laikā sagatavoja pa pilnvērtīgiem deju svētku dalībniekiem. Otrajā gadā mums bija tas gods pārstāvēt viņa Ozola jubilejas koncertu ar deju. Trešajā gadā mēs Latviju deju nesām uz Ungāriju un Austriju. Ceturtajā gadā, ko mēs darījām ceturtajā gadā, kas man pateica? Ka nākotnē bija atbraukusi. Bija atbraukusi uz nākotnē. Un atkal 5. gads. 5. gadā mēs piedalījāmies jau mūsu otrajos dziesmu un deju svētkos, jau kā pieredzējušāki dejotāji. 6. gadā mēs kopā ar citiem Latvijas deju kolektīviem uzstādījām Ginesa rekordu Rīgā. Nemaltot garākā deja. Latvijas deja. 7. gads mums pagāja mierīgi, bet tomēr dejā. 8. gadā mēs kopā ar vidējās paudzes deju kolektīvu Nākotni pārstāvējām Latviju Itālijā, mācījām viņiem latviešu dejas. 9. gads mums nesa lielas izmaiņas kolektīvā, bet turpinājām dejot. Un 10. gads, te nu mēs esam gatavi atkal piedalīties dziesmu un deju svētkos. Tagad es gribētu pieteikt visus mūsu viesus, kas piedalīsies mūsu koncertā. Kā pirmos gribētu pieteikt senioru deju kolektīvu Brooklynais.
Tevi pieteica, tu garais. Kamēr. Nākamie mūs priecēs vidējās paudzes deju kolektīvs Nākotne. Iepazīstinās folkloras kopa Dālava. Darīs prieku. Vokālais ansamblis Neānsē. Koncerts var sākties. Nu, protams, vēl jau mūsu austiņas darīs laimīgas Tirkijas bērni no Jelgavas. Tagad gan koncerts var sākties. Virsvadītājiem, izejot stadionā 1000 dejotāju priekšā, jābūt tik stiprai ticībai kā Kristum, kurš varēja pa ūdens virsmu staigāt. Tieši tāds bija mūsu Zemgales deju ķēniņš Vilis Ozols. Tieši tāpēc koncertu mēs iesākam ar populārākajām un zināmākajām Vila Ozola dejām. Un pirmā tautas deju kolektīvs Sansoļa izpildījumā Klapdancis. Pēc tam senioru deju kolektīvs Bruklinās jūs priecēs ar deju Rotāļa Saulīte Prietēdama, un pēc tam atkal Sansolis ar Vīļa Ozola deju Treipolka. Nu tad baudām! Awesome!
taču neiet visu laiku. Es paskat. Vienu brīdi viņš nefilmē, bet es tādu mazu nopietni. Ja? Paskaties tagad vēl. Viņš ar tevi gribētu. Jā, viņš ar to viņa mājās tā.
priecējas tautsdeju kolektīvs Nākotne ar Viļozola audzēkņa Arnolda Neverovska deju Rūpmaizes kukulis. Pēc tam vai Sālsdienas deju Sīkais dancis Sansoļa izpildījumā. Un tad folkloras kopa Dālava. Mas
Vai jūs zināt, kas ir galvenais dzīvē? Mīlestība arī. Bet kāds gudrs cilvēks reiz ir teicis, ka galvenais dzīvē ir gūt prieku. Tā jau tāpat mīlestība ir, vai ne? Nu, lūk, un es domāju, ka mēs esam šeit, lai visi gūtu prieku, vai ne? Nu, lūk, un tāpēc arī nākamā koncerta, tā teikt, daļa, ja tā var teikt, ir tieši ar nosaukumu prieks kopā būt. Un tāpēc, tūlīt jūsu uzmanībai, puisīts mani cerēdams Sansoļa izpildījumā, pēc tam Tautsdeju kolektīvs Nākotne ar Ilmāra Dreļa deju Ābrama polka un Sansoļa puiši jums dejos Es izjāju prūšu zemē. Party
Tikko kā redzējāt, Senior Dēgla 2 grupfinālis ar zvejnieku puisis Jūras Lācis. Oh,
Paldies! Tagad es vēlos aicināt Tirkijas bērnu mazo sastāvu skatuves. Ļoti mazais sastāvs. Mans kolēģis. Pirms dziesmas gribēju, protams, novēlēt daudz tādu 10 gažu, vai ne? Daudz koncertu un noteikti vajadzēs te piecelt lielākas zāles. Un Gundar, man atkal prieks, es īstenībā nebiju redzējis tev tauteikt dejoju. Šī ir pirmā reize. Šī ir pirmā reize, un man jāatzīst, es esmu lepns, kad man tāds grupas vietas. Gundars Cauri! Es nevaru tā. Tāpēc vienmēr Gundars dejo. Ok, Pamācīsimies, Ulu, pamācīsimies. Ar to mums arī grūti ir. Laižam, ja tāda ir tā dzīve. Steidzamies projām, steidzamies jau. Laikam tāda ir nauda jautājumam brīdī. Bet atbildes nav. Laikam tāda ir dziesma, dziena, kad vēlies nedzird neviens. Un laikam tāda ir dzīve, kurā pieļūts laika. Laikam vairāk laika nav. Gundar, kad amizanti izskatās tas, ka tu dziedi šādā tērpā, bet laikam, ka piestāv. Es sevišķi nākamā dziesma, man liekas, es domāju, tie, kas dejo, visi arī tur varbūt, ka varēs arī piedejot, vai ne? Tā būs vai nebūs? Nu, es ceru, ja? Laižam vēl! Deju placis brīvs, droši varam visi pievienoties, ja kur jau kustās, kā jākustās, ja? Šī taču 10 gadu, var dejot visi! Pirmais pats. Ko tu turi savu suni, vai viņš neviņas slēpums, lai puķīti padābi. Lai varās apāti, jo tu paisi kalpins, lai puķīti padābi. Palaid savu, lai puķīti padābi, palaid savu puķīti padābi. Palaid savu puķīti
pārstāvis Uldis. Tur, jā? Un es. Tā, nu, mēs tā kā lēnām tuvojamies arī uz to izskaņas punktu, jā? Bet vēl nekas nebeidzās. Jo mums ir jau koncertā tāda brīnišķīga daļa ar virsrakstu Dziesmu svētku gaidās. Ir taču dziesmu svētku gads, vai ne? Mēs taču visi tiksimies meža parkā jūlijā, vai ne? Jā! Ļoti labi. Nu, lūk, tagad brīnišķīgas dejas. Tad Māris Simpsonis iebrauca saulīte Sansoļa izpildījumā, pēc tam Jāņa Purviņa deja Visam cauri iet nākotnes izpildījumā un Ilmāra Dreļa deja Kulmas Sansoļa izpildījumā. Sagaidām! Baby
Un tagad dzied vokālais ansamblis Nianse, pēc tam Sansols ar Alberta Kildnieka dēļ Es biju puika, man bija vara, un Sansols ar Ulda Žagata deju Es mācēju danci vest.
mūsu svētku tortei. Es gribētu aicināt mūsu deju kolektīvu vadītāju Gunu aizdegt pirmo svecīti no pirmo gadiņu. Pirms tam, protams, ko novēlējot mums. Ne klusi domās, bet skaļi. Tagad noteikti kādu novēlējumu grib mums izteikt arī mūsu novada pārstāvi. Jūs esat saņēmuši savu tautas namu ar šo brīnišķīgo skatuvi. Jūs esat saņēmuši savu otro lielāko dāvanu. Jūs esat dziesmu un Devu svētku dalībnieki. Jūs esat starp 700 novada pārdarbniekiem, kas brauks uz Rīgu un piedzīvās un piedējos Rīgu. Un jāteic, tikai jūsu ģimenes, jūsu tuvinieki zināt, ko nozīmē dejot. Ko nozīmē darbs, ko nozīmē sviedri, ko nozīmē tas brīdis, tad jādejo. Un šodien es gribu pateikt paldies ikvienam no jums. Es gribu paldies pateikt jūsu vadītājai, jūsu tuviniekiem, jūsu ģimenēm. Un to brīnišķīgo brīdi, kurā mēs varam nākt kopā un priecāties par jūsu dēļ. Un es gribētu lūgt vēlreiz zālē aplausus par šo skaisto pasākumu, par šo skaisto.
Protams, ka es redzu gatavībā jau Jelgavas novada kultūras nodaļas pārstāvi. Jā, bet es gribēju jums sūtīt siltus, mīļus sveicienus, lai jums dēļ prieks, dzirstoši skatieni, stingras rokas un kājas, lai jums dēļ krājas un vienmēr prieks ir mājās. Maniem mīļajiem, sācot dēļotājiem, un jaunajiem, ar sirsnīgiem sveicieniem desmitadē jūs sekšu. Ārkārtīgi lieli, mīļi, sirsnīgi sveicieni un sirdī domās kopā ar jums arī dzimtu Zimaiša. Un kā ir meistari, kultūras darbinieki? Nedēļu raksta papīrus un sēdies sēdzi, mēs esam aicināti šo visu novadu dažādiem pasākumiem. Diemžēl esam sadalījušās un es esmu viena un man prieks par to. Un žēl, ka nav Zimris, kuru neredzēšu ārkārtīgi jauko koncertu. Skatoties jūsos, es redzu jaunas sejas, un es saprotu, cik daudz sviedru ir tecējis pār jūsu pierēm, pār jūsu mugurām, cik daudz labu vēlējumu un ne tik labu no jūsu ģimenes locekļiem, kas nav kopā pārējiem mums uz skatuves, bet kas ir mājās, ka daudz stundas jūs nav satikuši, nav redzējuši, bet redzot uz skatuves, raidā deju solī. Ir priecīgi par jums, sura īsts par jums un priecājas par to, ka atkal esat dziesmu dēļ spēku. Un kopā ar jums arī tur, kopā ar jums regulēt naktis un svīst koncertu laikā. Un nepavēlti arī Latvijas Nacionālais kultūras centrs izsaka jums apzinību par ieguldījumu dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un novada kultūrvīgas veidošanā, veidot kolektīvu 10 darbu gadu jubilejā. Nu, redziet, tad nevar labu nolasīt rokas, kad un Dievu nav līdzi. Un paldies, un jums mīļi paldies! Paldies par to, ka bijāt kopā ar kolektīvu, senus, ilgus, taisnus gadus un vēl 10 reizes tikpat. Ejam no debutām. Zintaram Veidemanim. Aldim Iegerim. Ārkārtīgi lielu paldies prezidents Sandrai. Tad jau paldies. Un tagad noteikti kādu novēlējumu grib mums teikt. Sandra, šī kultūras nama namāte.
Es arī redzu mūsu pagasta amatieru teātra pārstāvēs. Noteikti arī grib kādu novēlējumu mums izteikt. Labprāt jau kaut ko darīt, bet mēs esam no galvas iemācījušās, tas ir viņas iemācījušās.
paskatīšos. Lūdzu, mūsu sveicienus. Tev cik jau viss, ko kātoji, reiz dzīvē savu par savu. Ir maize, dārgs un nopelni, drīz apnesīs ar slavu. Tu šaubās vairs nesvaidies, par kalnu nesaucini, par saviem maldiem papēries un savu ceļu zini. Un tomēr reizē negribot, tev ilgas sirdī zogās, bez pajūtes reiz paklainos un ēsti no rudzu rogas. Tālā zaļā jaunībā, bez spēles piedukrātības, likt visas dzīves pamatā, tik smalkas sapņu stīves. Tā reizē vasaras jauklā, uz sirds zem ziedas vara, un stums pēc lapas laukuma, pēc agra pavasara. Ar pārākumu lepoties ir velti, un citus uzskatīt kā zemākus. Lai kāda slava tavu galvu zeltī, zem kājām putekļaina zeme būs. Ir zūdīties un pazemoties velti, un citus uzskatīt kā augstākus. Lai kādi trūkumi tev plecos celti, ir galvas bezgalīgā debes dus. Mēs katrs kaut ko dārgu sirdī nesam, ir katram par ko smietu un asaras liet. Pa vienu ceļu atnākuši esam, pa vieniem vārdiem visiem jāaiziet. Mēs šim pateicību aizsargām mūsu cienījumai, mūsu cienījumai šobrīd vadītāji. Jo es esmu dziļi pārliecināta, ka tas, ko mēs šodien redzējām, un tas, ko viņi spēja izdarīt, tas ir ļoti liels uzmanības. Es sveicinu tevi, Guna, no visas sirds, un lai pietiek spēka tālāk iet. Jo kas tas ir 10 gadi? 10 gadi ir tāds vienīga vecums. Mums viena zēniec atradām smuku dzējoli likusīs, to es jums vēlāk iedošu. Viņu uzrakstīs, jo 10 gadi. 10 gadi pavisam mazi. Tad, kad tev sāksies viņiem tas pusauga vecums, tad jau būs ļoti interesanti. Mēs esam pavisam vēl maziņi, jaunākais kolektīvs, viens no jaunākajiem praktiski. Un ļoti ceram, ka sveika, zels un lauksmi, un mums būs sadarbība. Paldies vēlreiz, jums visiem priecīgus svētkus. gribam pateikties arī mūsu svētku koncertu kuplinātājiem. Un kā pirmos gribu saukt senioru deju kolektīvu Brūklinājs.
lūgumu 10 gadi paliks rudenī arī Grūpenē. Mēs gribam, lai viņam mums neliek katru otro deju atrādīt. Mēs varam atnākt paklīties, lai viņam mums Parīza, Sansu, koncertā izdejot rādi. Gribam pateikties arī folkloras grupai Nāvā. Gribam pateikties arī sieviešu vokālajiem ansamblim Nianse.
kas mēs būtu bez skatītājiem? Tāpēc es gribu kādu drošsirdīgo skatītāju, vismaz kādu vēlējumu mums izteikt un aizdegt 10. gada svecību. Ja nepieteiksies, es atradīšu pats. Es gribu teikt ļoti lielu paldies visiem skatītājiem, visiem sveicējiem, visiem dalībniekiem. Un kā vienmēr visiem labiem cilvēkiem, es noskaitu vienu dzejoli. Dzīvojiet tā, lai dzīve jūsu nav kā uguns postīts sils, bet kā ziedu pilna pļava, kurai pāri debesis zils. Mēs ar Aldi personīgi apsveicam jūs skaistajā jubilejā. 10 gadu jubilejā, kas ir vienreiz mūžā. Ja jūs to filmējat, tad šitā nav bijis. Nav bijis, un nebūs. Paldies jums. Bet jūs esat mīļākie, labākais, kas mums ir. Ja jūs tā nebūtu, mēs neatbrauksim. Tieši tā. Mēs veicam reportāžu aizjāt. Mums ir tur. Atvainojos par pirmo deju, tur bišķi nojaucam tekstu.
muļķības ir.